Mūsu šīs dienas skaistuma eksperte dr. Inga Zemīte, certificēts ģimenes ārsts un ārsts trihologs. No 1997. gada Veselības centrā 4 strādā par matu atveseļošanās speciālisti. Tātad matu izkrišana, ja tu ir vairāk kā šie 50 vai 100 mati, es domāju, ka neviens to arī īsti neskaita, bet ja tie ir vairāk, vai ir jāsāk celt trauksme? Tas ir ļoti individuāli. Būtībā mati mums izkrīt katru dienu, un tad, kad cilvēks nepievērš tam uzmanību, var likties, ka viņi vispār nemaz arī neizkrīt. Tajā brīdī, kad pēc kādas slimības vai pēc kaut kādas pārslodzes cilvēks pamana, ka viņam sāk izkrīst vairāk mati, ir kaut kāds periods, kad tas notiek, tad tas pāriet, bet cilvēks turpina to novērot, un tad var, pat tādā mazā stresiņā sevi iedzīt. Tas reālais matu izkrišanas ilgums, ja tā ir ilgāk par 3 mēnešiem, tad ir vērts celt trauksmi un skatīties, kas notiek. Un ja mati ļoti intensīvi un daudz izkrīt, tad un apjoms cilvēks redz, kad apjoms paliek uz galvas mazāks, jo es vienmēr saku, ir daudz vienkāršāk apturēt matu izkrišanu, nekā pēc tam viņu sataudzināt atpakaļ. Kādas tad ir biežākās pacientu sūdzības, kad viņi griežās pie jums? Klasiskā ir patiešām šī matu izkrišana, kad cilvēki pamana, ka apjoms samazinās vai galviņa sāk spīdēt cauri matiem. Un klasiski pie manis vairāk nāk sievietes nekā vīrieši, jo sievietes šī problēma uztrauc diezgan izteikti. Savukārt vīrieši bieži vien uzskata, ka tas ir arī tāds mīts, ka tur neko nevar darīt un mati, ja izkrītā, tad tur neko vairs nevar glābt. Patiesība ir diezgan savādāka. Jebkurā gadījumā pie jebkuras matu slimības vienmēr var darīt kaut ko, lai to matu stāvokli uzlabotu. Un otra tā lielākā problēma ir šīs blauznes un sausa galvas sāde. Vai tā ir un kā jūs palīdzat šajā gadījumā? Runājot par blauznām, tiešām cilvēki par to daudz sūdzās, un arī blauznes ir tā diezgan vienkāršota pieeja šim jautājumam, jo blauznes pašas par sevi var būt dažāds. Tas var būt situācija, kad mata vienkārši sakarā ar to, kad nav izmazgāta šīs raga kārtas šūniņas, ka tas, kas atlobās no ādas, uzkrājās un veido šīs blaugsnes. Tas var būt rezultāts nepareizas šampūna izvēlē. Cilvēks ir izmazgājis šampūnu, kas tiešām viņa ādiņai nav piemērots, blaugsnes parādās. Tās var būt infekcijas rezultāts, ja cilvēkam ir jau kāda infekcija galvas sādā, sākot no sēnīšu infekcijām, bakteriāls vai pat ērcītes, dažreiz iemājo epidermas virskārtiņā, tad tādā gadījumā tas arī var izpausties kā blaugsnes. Kā jūs veicat šo diagnostiku? Būtībā tad, kad pie manis atnāk pacients, es ļoti smalki izjautāju pacientu par viņu vispārējo veselības stāvokli, lai saprastu, kādi faktori ir tie, kas varētu šo problēmu veicināt, un kādi izmeklējumi ir nepieciešami, lai apstiprinātu vai noraidītu šo faktoru ietekmi. Tad mēs parasti ņemam arī trihogrammu, kas ir mata saknītes analīze, kur tiek ņemta 50 mati ar visu saknīti. Viņi vienmēr pēc tam ataug atpakaļ, jo kā pēc jebkuras epilācijas matiņš ataug. Un tiek izvērtēts mikroskopā saknīšu stāvoklis. Kādi tie matiņi ir, displastiski, distrofiski, normāli anagēni mati. Pēc šīm attiecībām tad var spriest gan par mata izkrišanas intensitāti, objektivizēt. Tad klasiski mēs parasti ņemam arī analīzi uz sēnīti. Kā pareizi sievietēm un vīriešiem izvēlēties pareizu matu kopšanas produktu? Es parasti iesaku cilvēkiem izvēlēties matu kopšanas produktus atkarībā no savas sajūtas šos produktus lietojot. Jo viens un tas pats, šampūns, kas ir klasiski matu kopšanas līdzeklis, vienam cilvēkam var būt ļoti labs, un otram var pilnīgi nederēt atkarībā no mata struktūras, no tā, kā ādiņa šo šampūnu pieņem, pat no gada laika tas var būt atkarīgs. Mūsdienās jau šī kosmētikas zinātne ir tik tālu aizgājusi uz priekšu, ka šampūns reāli sakaitēt var tikai kaut kādos atsevišķos gadījumos, ja ir kaut kāda individuāla nepanesība, individuālas alerģiskas reakcijas, bet kopumā lietot šampūnu matu mazgāšanai ir droši, un tāpēc es arī iesaku cilvēkiem nemazgāt matus ar maizi, kas pieķepina tās matas porus ar olām, kas arī saķerās matiņos, kad viņas sakalst, ja netiek labi izskalots, viņas to kutikulu paplēš tam matam, olas un maizi vajag ēst. Savukārt mats mazgāt ar tādu šampūnu, ko cilvēks atrod un kas viņam patīk, lai būtu labas emocijas, labas sajūtas un jauks izskats.